Labrīt, kamera! Trešās dienas sindroma iespējā es tev saku, ka Atis baigi labais džekis. Jā, ir noveklis 3. rīts un ir tāds tā kā nedaudz bišķīt jau sagurums tāds jūtams dalībniekos, skolotājos un mūsos visos pārējos. Šodien ir arī priekšā gaidām grūta diena, ko mēs pavadīsim blakus Daugavai. Un līdz pusdienosim arī brīvā dabā. Nometnes 3. dienas tēma – plostošana. No rīta dalībnieki noklausījās stāstījumu par plostošanas vēsturi Latvijā. Visu dienu nometnes dalībnieki pavadīja pie Daugavas un pieredzējuši plosnieku vadībā paši gatavoja plostus. Pirmais baiķis ir ielaists ūdenī. Es 2 stundas vienkārši non-plasmē. Tagad var, No kokiem lapas sēņā nobirušās, un vēji saru ēnas izdanā. Te lielā beļķē muti mazgājušas. Mēka! Nav, nevēdu, tas plīt. Tā, Jāni, tev trāci atgriezīja. Es ņemšu, jā. Ņemšu te ārpus tādā gadījumā. Es pēc How much time we spend outside is good. Everything is new for me and my people, me and my British people, because we've never made rafts out of wood, or I've never had to do the cha-cha-cha with one of my young people, so it's all new, everything is new, so it's good. Tātad šitā abas komandas zāģē no abiem galiem. 20 centimetrus, pa 20 centimetriem. Vakarā Jaunjelgavas grupa organizēja piedzīvojumu trasi! Katrai komandai viena oliņa, ok? Jā. Un tā šī komanda veiksmīgi pilda savu uzdevumu. Viņi atrodas jau pie otrās baznīcas, kur viņi veic savu otro fotogrāfiju baznīcas. Šoreiz šī mums ir pareizticīgo baznīca. Tu esi ļoti skaista.
Skaistā. Skaistā. Tu esi ļoti skaistā. Tu esi ļoti skaistā. Pārsteigumi, tur ir daudz punkti un viss. Jā, un pārsteigums ir ļoti viegls, jo tikai jāaptur ir flomasters. Lietas mazgā sirdī, līdz atkal viss ir nevainīgi.